Ar Polijas pārstāvja Radoslava Vojtečeka uzvaru ir noslēdzies pēdējo gadu spēcīgākais šaha turnīrs Latvijā – Vladimira Petrova memoriāls 2013, kurš norisinājās no 15. līdz 17. februārim mājīgajās Jūrmalas pilsētas muzeja telpās. Jā, jāsaka, šis laikam ir spēcīgākais turnīrs Latvijā, kāds ir noticis kopš 1995. gada. Jau kuro reizi es pēc turnīra beigām varu tieši tā pateikt. Tas parāda, ka tomēr Latvijā mums šaha turnīri kļūst aizvien lielāk, aizvien nozīmīgāk. Vladimira Petrova memoriāls notiek jau 2. gadu un kopā pulcē ievērojamu skaitu šahistu. A turnīrā 105 un B turnīrā, ko var dēvēt par šaha cienītāju un amatieru klases spēlētāju turnīru, 56 dalībniekus. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu dalībnieku skaits ir palielinājies, kas norāda uz to, ka turnīrs kļūst arvien populārāks. Turnīra uzvarētājs Vojtečeks aiz sevis atstāja tādus spēcīgus un pasaulē zināmus šahistus kā 2009. gada Eiropas čempionu ātrajā šahā un 37. numuru pasaulē Vladimiru Malahovu, pasaules šaha leģendu un šī gada pusfinālistu pasaules kausā Vasiliju Ivančuku un pasaules 92. numuru un šī brīža Eiropas čempionu ātrajā šahā Alekseju Drejevu, kā arī vēl 100 dalībniekus no 17 pasaules valstīm. Event was quite nice. And we had a great time here. Actually, I haven't expected to win here. I just came to show some good chess. Jāpiemina, ka turnīrā piedalījās Latvijas, Igaunijas, Somijas, Argentīnas, Polijas un Ukrainas spēcīgākie šahisti. Jā, vēl vairāki slaveni lielmeistari Aleksandrs Morozevičs, Šahrijārs Mamedjārovs bija plānojuši ierasties, bet dažādu iemeslu dēļ neieradās. Tā skaitā ne tikai Latvijā plosās gripa, bet arī Krievijā ir tieši tās pašas problēmas, un visi mēs esam cilvēki. Labāko rezultātu Latvijas šahistu vidū uzrādīja viens no turnīra favorītiem – pasaules 33. numurs Aleksejs Širovs, kurš turnīrā ieņēma 10. vietu. Jāpiemina, ka Aleksejs ir arī šī turnīra direktors, un iespējams tieši tas viņam liedza uzrādīt vēl labākus rezultātus. Я считаю, что прошло все просто идеально. И место, конечно, прекрасное, потому что в музее при картинах играть на самом деле хорошо. И Василий Иванчук тоже был этим очень доволен. И даже немножко с грустью приходится думать о том, что в следующем году хотелось бы расширить фестиваль, чтобы могли играть большее количество людей. Потому что уже привыкли к музею, уже всем хочется играть здесь. Но если мы хотим, чтобы играли еще больше людей в шахматы в Латвии, то надо, наверное, искать другое место. Arī pārējie Latvijas šahisti turnīrā uzrādīja labus sasniegumus. Normundam Miezim 20. vieta, Artūram Bernatam 21. un Tomam Kantānam 24. vieta. Labāko rezultātu starp senioriem uzrādīja Latvijas šahists Jevgenijs Svešņikovs. Savukārt jauniešu grupā līdz 20 gadiem labākais rezultāts bija Nikitam Meškovam. Dāmu konkurencē labāko rezultātu izdevās sasniegt Ilzei Bērziņai. Для меня тоже огромное удовольствие быть в таком замечательном месте вообще и в городе, и вообще смотреть на эти картины, чувствуется огромный талант художников, которые я хотел поблагодарить, что они создают такое, что глаза радуются. Lielu paldies jāsaka turnīra atbalstītājiem – Jūrmalas pilsētas domei, Baltkom un Latvijas šaha federācijai. Sakām arī lielu paldies turnīra direktoram, sponsoram un tradīcijas atjaunotājam Aleksejam Širovam.